Esat sveicināti manā YouTube kanālā. Mani sauc Veronika, un šodien mums ir adītājas dienas grāmata. Varbūt nedaudz es skatīšos uz citu pusi. Tas ir tādēļ, ka es šodien izgudroju MacGyvera tehniku un pieliku spoguli, lai es beidzot varu redzēt, ko es tur stāstu un rādu, jo es filmēju ar telefonu, man nav atsevišķas kameras, jo īsti man viņai nav vajadzība. Un jā, tādēļ es tā bišķiņ šķielēju, paskatīties, kā tur viss izskatās. Sveiciens visiem pavasarī, nu jau laikam oficiāli. Nu, mūsu pēdējās runāšanas reizes, ticamāk, šīs vlogs mums ir aprīļa vlogs. Īstenībā man nav daudz ko stāstīt, jo, manuprāt, es atkal ļoti maz adīju, jo nebija iedvesma un atkal biju apslimusi. Kaut kā šīs gads man ir iesācies diezgan ar slimošanu, bet ceru, ka tas drīz beigsies un sāksies silts pavasarīgs laiks un visas slimošanas aizies prom. Mums bija ļoti silts. Tad mums uznāca ļoti augsts, tad mums uznāca lieti, mums līdz pat vakardienai visu laiku līst. 5 minūtes saulīte no mākoņiem izlien, tad 15 minūtes līst, un tā visu laiku papli. Šodien mums, paldies Dievam, nav lietus un sola, kad nebūs viņš nedēļu, bet ir ļoti augsts, un man tas nepatīk. Es gribu pavasari, es gribu siltumu, jo tomēr jau ir aprīļa beigas, nu, un tad ir īstākais laiks jau tam siltumam sākties. Man mugurā ir džemperis, ko es adīju savai tantei. Viņa man palūdza, vai es viņai varu uzadīt džemperi. Tieši mohērā ar vienā diegā, tad vienā pavadienā ar adatām. Numur 8, numur 6. Es adīju 2 veidu paraudzīņus, un tad viņi tomēr izvēlējās adats numur 6. Es atļauju šo džemperīti šodien uzvilkt, lai parādītu jums, jo mans vēl nav gatavs. Es tikai plānoju sev adīt šādu veidu džemperi. Džemperi es nosaucu par gaisīgums, jo man citi nosaukumi saistībā ar tādu maigumu un vieglumu jau ir aizņemts. Man ir maigais pieskāriens, siltums, vieglums, varbūt kaut kas vēl pa ceļam. Tad nu šis man ir gaisīgums. Dzija tika izmantota Dropskid Silk vienā diegā ar adatām numur 6. Un apdarīte šis ir konkrēti tantes tā kā pieprasījums šim visam, jā. Man no sākuma nesanāca, jo ar tamborēšanu es nedraudzējos, bet beigās, noliekot pēc dažām dienām, kāda man uzradās tāda saņemšanās un iedvesma, tad es uzadīju. Un laika mana kļūda bija tajā, kad pirmo reizi, kad es aptamborēju maliņu, es to darīju vienā diegā. Tas laikam īsti nebija pareizi. Tagad, kad es veicu aptamborēšanu, es paņēmu 2 pavadienos, un tad uzreiz arī savādāks rezultāts. Apraksts man šim džemperim ir procesā, un arī es savam džemperītim veidošu šādu aptamborētu maliņu. Man liekas, ka tas ir kaut kas interesants, kaut kas nedaudz savādāks nekā aikords un, pieņemsim, balnītis. Protams, var arī neko neaptamborēt, bet tomēr tā kā tās ir liels adats un tu uzreiz jau sāc adīt ar lielām adatām, nu tas kakls ir tāds diezgan liels. Man sanāca, ka man abi pleci lūk šeit bija. Man tas īsti neuzrunā, jo tik un tā nesāšanas laikā tev vienmēr pastiepsies. Tad, nu lūk, es tantei jautāju, kādu grib viņa apdari. Vēl vienreiz pārliecinās. Un es ieteicu aikordu vai gumiju aplikt, ziniet, to elastīgo, vai tad tomēr to aptamborēto. Un viņa teica, ka lai es pamēģinu to aptamborēšanu, ja nesanāks, tad lai paliek tāpat. Bet, nu redziet, man sanāca, gala rezultāts man ļoti apmierina. Adīju visu pēc viņas pieprasījumiem platumos un garumos. Man sanāca šoreiz. Viņa man prasīja 100 līdz 102 centimetri platumu. Un man tā arī sanāca kaut kāda 102, ja tā iestiep varbūt 104, bet sanāca, un rokas arī nav pārāk platas, nav pārāk šauras, ja? Un noraucu es visparastākajā veidā, gan piedurknes, gan apakšu stāva daļu. It kā, kad viņi man sūtīja bildi ar to aptamboroto maliņu, konkrēti tam modelītim bija gan piedurknes aptamborētas tādas, un gan apakšējā mala, bet man īsti to negribējās. Tad, nu, es atstāju šādi. Patēriņš ir smieklīgs. Es biju pasūtījis kopā 4 kamolus, bet es zināju, ka nevajadzēja tik daudz, bet es viņu atstāju. No tādā domā man bija, ka, ja man paliks tas viens vesels kamols pāri, es viņu gribu nokrāsot. Tā kā es nedaudz ar krāsošanu šeit tā kā daros.
brīvos brīžos, tad es izdomāju, ka es varētu arī mohēru nokrāsot tā, kā viņai tāda vēsi baltā krāsā, kāpēc ne. Bet izgāja kopā 2,5 kamoli. Ja es nebūtu šeit čakarējusies nedaudz ar tām visām malām, ko es tur lieku, bija griezus un tā, tad jā, 2,5 kamoli, tā tad līdz, 3 kamoli ir vajadzīgi, lai gribu uzadīt, un lielākam izmēram tur XL, XXL, es domāju, jāņem 4 kamoli, bet patēriņš ir ļoti labs. Garums savam visticamāk es adīšu nedaudz īsāku, nu, es tā domāju, bet visi tieši tā, kā viņa vēlējās. Man pašai gala rezultāts ļoti patīk, es plānoju arī sev adīt. Man it kā ir dzija, bet tā dzija man ir paredzēta citām lietām, tādēļ es iegādāšos jaunu dziju. Nezinu, vai tā būs Kids Silk, vai tā būs kāda cita mohēra, ko pamēģināt, bet es gribu baltā krāsā. Šis ir vairāk tāds vēsi balts, vēsi balts. Manuprāt, numurs 34, 33, es tagad no galvas neatceros. Bet es gribu tieši tādu siltu pienu baltu kaut ko uz to pusi. Un es sev arī gribu uzadīt, jo man iepatikās, un man arī kamēlī sev ir jāuzada. Visticamāk, kamēlī es sev adīšu nedaudz vēlāk, mohēru 2 diegos saliekot, jo to zilo es uzānāju savai draudzenei, viņš bija paredzēts draudzenei, bet viņa man solīja bildes, bet viņai laikam vēl viņas nav, jo līdz ko viņai būs bildes, viņa man atsūtīs, tad es arī ar jums padalīšos. Šis ir mans gatavais darbiņš pa martu. Sanāca tā, ka es stāvu daļu un reglānu uzadīju ātri. Man ļoti ilgi gāja tām pieturknēm, tāpēc, ka es tur gribēju bišķi pareiķināt, lai varētu smuki veikt pakāpenisku noraukšanu. Un, protams, kad man bija slingums to visu darīt, rēķināt un padomāt, tad es kaut kādu 1,5 nedēļu biju nolikusi malā un tikai tad saņēmos un sapratu, ka man nevajag pabeigt, lai ir Dievs un miers, un turklāt es nezinu, kā jums, bet man, pieņemsim, ar tādām vieglām gaisīgām dzijām adās diezgan ātri un raiti. Ja tā ņem vērā, tad abas piedurknes var uzadīt vienā dienā, ja ir laiks un neviens netraucē, bet ja nē, tad 2 dienās var mierīgi uzadīt pie kaut kādām 2, 3 filmām. Tad no gatavajiem darbiņiem ir vēl zeķes. Tad, kad es iepriekšējā vlogā ar jums runāju, protams, es jau pusi aizmirsu, ko es ar jums runāju, bet es, man liekas, atceros, ka šīs zeķes man bija procesā, kad es biju iesākusi otro zeķi adīt, tad, nu, lūk, es abas zeķes esmu pabeigusi. Var teikt, sanāca gandrīz identiski vienādas. Gandrīz. Man vienmēr sanāk, es nezinu, kāpēc augša vienāda, bet apakša nedaudz aiziet tā, kā nevajag. Es īstenībā tikai tagad to piefiksēju, jo es kaut kā nebiju piefiksējis, jā, ka man te nedaudz viņš... Nezinu kādēļ, laikam varbūt vajag vairāk patīt to pārēju. Nezinu, bet man liekas, ka tas nav būtiski. Sanāca skaista zeķītes, palika diezgan daudz man vēl pāri, teiksim, bērnu zeķē var mierīgi uzadīt uz kādam 30 izmēram. Dzija tā ir opal, 6-kārtīgā, un tā kaut kāda viena no tām viņu kolekcijām, kas ir pirkta vasarā Kamēlī Jārn veikalā. Patīkama maiga, patiešām ļoti forši adīti no šīs dzijas. Šīs zeķītes man ies dāvanā uz 38, 39 izmēru. Tad tās zeķītes man ir gatavas, un tad man bija par tām zeķītēm, ko es gribu uzadīt tētim, vai es viņas adītu atvaļinājumā, vai es viņas adītu pirms atvaļinājuma, bet beigās es viņas uzadīju pirms atvaļinājuma, un es gribējās tā, ka vai man patiešām ir, jo es ļoti gribēju uzadīt un uzdāvināt viņam zeķītes. Šeit man arī sākumā gāja viss pa zīmēm, un tad kaut kas nogāja greizi. Kura zeķi man nogāja greizi? Šī zeķi. Man tas baltā krāsā aizgāja uz papēdi. Šeit, nu, jūs redzat, atšķirās. Un es to visu piefiksēju tad, jo es arī skatījos filmu, un es to visu piefiksēju, kad es jau uzadīju šo gabaliņu, bet man bija tāds, lai nu ir kā ir, nu, tas patiešām nav būtiski. Tik perfekcionisti es neesmu. Lūk, arī diezgan daudz palika pāri, 42, jā, 41, 42, manam tēvam nav liela kāja, un uzadījās viņam zeķītes, man ļoti patīk. Tad atliek tikai vēl piepirkt klāt dāvaniņu, ko mēs plānojam, un tad uzdāvināt. Tad 2 zeķīši pāri man ir gatavi. Esmu ļoti priecīga. Tad man vēl šeit stāv mazās zeķītes, kuras es uzadīju vakar, un man viņas vēl ir mitras. Bet es viņas paņēmu, lai jums parādītu, bet viņas vēl ir slapjas.
ir jaundzimušo zeķītes, ko palūdza uzadīt mana mamma, jo viņas kolēģe ir gaidībās, un viņa grib tā kā laikam pūriņu kaut kādu uzdāvināt zeķītes. Tad, nu, lūk, es uzadīju jaundzimušo zeķītes, es domāju, uz 1-2 mēnesīši, lielāku gribēju konkrēti tieši, kad piedzimst. Kaut kādi 8-9 centimetri papētīts, man liekas. Un adījās ātri. Burtiski, ja ir iedvesma un gribās adīt, tad stundas laikā var uzadīt pārīt, ja jūs esat tādi pieredzējusi adītāji. Man YouTube ir pamācība tieši šādām zeķītēm, vienīgi es nedaudz pādīju garāku valnīti un adīju no saviem pārpalikumiem no Drops Slima, it kā kurai bija paredzētas citas lietas, bet, tā kā man viņa bija pa ceļam, un viņu vajag adīt, tad, es izdomāju, lai vienkārši nesāk, jo man stāv Drops Daisy, bet tie ir citām dāvanām, citiem projektiem, kurus es plānoju maijā iesākt, tādēļ es negribēju aiztikt tos kamos, es paņēmu, lūk, tas, kas man bija. Man ļoti patīk, tādi maziņi tik ātri radās. Interesanti. Jā, man viņas ir mitras vēl, bet, viņas izžūs vēl 2 dienas, 1 diena. Un viņas izžūs. Tie ir mani gatavie darbiņi. Tātad tantes džemperis, zeķes. Un tad tālāk ķeramies pie manām lietām, ko es adu, kas man ir uz adatām. Tātad rubrika, kas man ir uz adatām. Un, ziniet, es biju minējusi, ka es gribu pabeigt jaku Pērli, kurai man arī ir apraksts, un es gribēju tā kā atjaunot, bet es viņu neesmu pabeigusi. Man viņa tā, kā es viņu, manuprāt, jums rādīju, tā viņa man arī stāv. Man viņa laikam pazud apetīte, bet es gribu uzadīt Pērli reglānā. Man bija tāds, es gribu uzadīt Pērli reglānā. Jā, es šad tad adu no lejas uz augšu, bet šad tad man patīk labāk adīt no augšas uz leju. Un laikam es gribu kaut ko nedaudz savādāku, tādēļ es izdomāju, ka gribu Pērli adīt no augšas uz leju reglānā. Un tad man ir tāds plāns. Un man tas būs jāizdara, to es obligāti izdarīšu. Tad man ļoti gribējās iesākt adīt, man te viss kaut kas tā, šī ir mana Nārnija. Pati brīžiem brīnos, kad es viņu, visu kaut ko ņem ārā. Un man bija šausmīgi gribējis uzadīt pīnēm, es laikam biju arī rādījusi paraudziņu un arī no kādas dzījas, kad es gribēju Lamana Lima kopā ar Lamana Premija, jo tas ir, manuprāt, ļoti burvīgs salikums. Un es jau, lūk, esmu tik daudz uzadījusi no augšas uz leju. Lūk. Bet, ziniet, es teikšu godīgi, ja no sākuma man bija tāda deksme to visu adīt, tad beigās, pirmkārt, man nogura pirksti, jo adīt turp atpakaļ un pavediens nav diezgan biezs. Adatām numur 3,5 un kaut kā konkrēti šo turp atpakaļ adīt man bija grūti. Un man prasījās nedaudz platāks, jo šis man sanāk ir pieguļošs, tātad tas negatīvi īs, jūs zināt, kad viņam jāstiepjas, lai uzvilk. Tas ir apmēram kā lūk šie topiņi, ja? Man gribējās tomēr, lai viņš ir tāds brīvs, un es viņu pagaidām atstāju šādi, bet es viņu neturpināšu tālāk. Es izdomāju, ka no šīs dzīves salikuma es adīšu kaut ko citu, un visticamāk es varētu uzadīt sev džemperi, un tieši tikai gludi labiskajā, jo ja es adīšu tieši gludi labiskajā, tad man pietiks džemperim. Ja ne ar garām rokām, tad līdz elkonim stabili, jo man liekas, tas ir tik skaists salikums un rudenī, tas būs vienkārši rudenī ziemā burvīgi tādu salikumu uzvilkt un vēl pēc mazgāšanas, ja jau pat tagad tas viss ir maigs, tad pēc mazgāšanas tas būs vēl maigāks un visticamāk, kad es adīšu savu džemperi, ar uzpleču reglānu, tas ir, kad iet šeit līnija, tāda reglāna pieaudzēšana, ja? Un tad beigās aiziet normālā reglāna līnija pieaudzēšanā. Tātad grieziski viņš saucās reglāna pagon, kā viņš saucās angliski, es nezinu, latviešu valodā bieži viņi sauc kā uzpleču reglānu. To tehniku es izmantoju ļoti reti, esmu tikai vienreiz no viņas adījusi, bet tur man ļoti tas adījums iztaipies, jo brušets izstiepās un es kaut kā ļoti valīgi adīju. Bet es viņu gribu ļoti atkārtot un es gribu uzadīt. Bet pie šī mēs vēl atgriezīsimies. Un tad, tad es sēdēju un domāju, ka varbūt ir jādara reglānā.
Reglānā ar rakstiem es esmu uz stutaka, jo es to neesmu bieži darījusi, un es mēģināju iezīmēt to zīmējumu. Man kaut kā, teikšu godīgi, bija grūti sadalīt, lai tas viss smuki izskatās. Jo man šeit bija tā. Man šeit ir, tā es skatos, lai redzētu, man šeit ir pīne, krēliski, 2 labiski, krēliski, pīne un tā tālāk. Un man kaut kā to labisko rindu, man kaut kā visu laiku, es viņu nevarēju kaut kā ielikt tā, kā man patīk. Tad es izdomāju, ka es to labisko rindu vienkārši pārlikšu pa krēlisku. Tātad pīne, 3 krēliski, pīne, 3 krēliski. Un es gribēju ļoti reglānā uzadīt. No šīs dzies es adīt to negribēju, jo es izdomāju, ka es gribu džemperi. Tad es biju nopirkusi vēl vienu dzīvi, par kuru es jums parādīšu, bet tur atkal ir pa maz kamols, nopirku tikai 4 kamols, un es beigās sapratu, ka tomēr tās pīnas ēda to dzīvi. Un man taču ir dzīja. Man taču ir šī dzīja. Tā, jau skatos, vai pareizi rāda. Lana Grossa Pima. Ko es biju pirkusi kaut kad ziemā no Filatī veikala. Un man ir 6 kamoli, un es zināju to, ka man 6 kamoli stabili pietiks, un šeit ir 50 grami uz 125 metriem. Ļoti laba metrāža, ne tikai kokvilna. Un tad es iesāku adīt reglānā. Nesaus, kur ir pareizi. Lūk, es iesāku adīt reglānā, tātad pīne un 3 krēliskās. Un man ļoti patīk uz doto mirkli, kā izskatās. Man vēl ir jāpāda kaut kādi 5 centimetri reglāns, un tad es jau varēšu atdalīt. Atdās ļoti ātri, šito uzadīt 2 dienās. Un atšķirās, protams, ka viņi atšķirās, jo šī dzīve pavadiens ir nedaudz smalkāks nekā šis, un atdot pāpli, viņš vienmēr atšķirsies nekā dot turpat pakaļ rindas. Un laikam pati pa sevim šī dzīja ir staipīga. Es pieļauju iespēju, ka man arī pēc mazgāšanas izstiepsies, bet es esmu ar mieru arī sagaidīt tādu rezultātu. Un kakla apdara man pagaidām nav. Es vienkārši uzmetu un sāku adīt. To it kā man ir idejas, ko es gribētu tur izdarīt, it kā aptamborēt kaut ko tādu, bet nu tad redzēsim. Šeit nav mēnestiņa, šeit būs mugurdaļas padziļinājums. Tad, kad jūs esat uzadījuši to reglānu, jūs mugurdaļai pādat vairāk rindas, un šeit, es domāju, adīšu diezgan, lai būtu tāds dziļāks izgriezums, un ar to arī ir jāpietiek. Šis konkrēti man būs vasaras variants, bet, protams, ziemas variantu es arī labprāt uzadītu, bet tad jau no kaut kā drops air, manuprāt, lai tāds gaisīgs foršs ir. Jā, bet visticamāk, es to nedarīšu tagad. Tagad es uzadīšu vasaras variantu, paskatīšos, kā man viss izskatās, un tad plānoju viņam arī uzrakstīt aprakstu, ja viss sanāks tā, kā es gribu. Un tad tuvāk rudenī visticamāk uzadīšu sev ziemas variantu, vai nu arī ātrāk, kas to zina. Jā, šis ir mans process. Šo es neskaitu kā procesu, jo es viņu noliku nost. Pērli arī tas man nav process. Sanāk vienīgais process, kas man ir uz adatām, ir lūk šitas pīņu maiciņa. Es viņu nosaucu pa maiņa, nezinu kāpēc. Un man ir tagad darbā 2. kamols, līdz ar to man pilnībā pietiks, man pat visticamāk 1 kamols paliks pāri. Tas ir mans process. Un, nu jā, vakardienas process bija bērnu zeķītes, un tas arī ir viss no maniem procesiem. Plānoju iesākt vēl vienu procesu zeķes, es tā domāju, un plīpēdīšu no kādas dzies. Jūs jau droši vien video sākumā redzējāt kaut kādas dzies, kuras es rādīju. Un es biju pasūtījusi dziju pie Lindas no Let's Knit jaunumu. Saucās Regija Energy Flow Color. Lūk šādi. Šis ir Regijas jaunums, un laikam arī tagad uz doto mirkli tāds hits, jo diezgan daudzi no viņas ada. Viņš ir tāds nedaudz tā kā pat buklē izskatās, ja jūs tā paskatāties. Nedaudz kā buklē. Un šeit mums ir sastāvā 42% vilna, 33 kokvilna un 25 poliamīds, 100 grami uz 300 metriem. Adatas mums iesaka numuru 2,5 līdz 3,5. Nu, es plānoju ar numuru 3 adīt. Numuru 3. Un visticamāk, es nezinu kam, es vienkārši šādu zeķus un adu. Bet ir plānos iesākt šīs zeķes ar jaunām adatām, kuras es jums arī drīz parādīšu. Un
tad man Linda vēl uzdāvināja dāvanu, un viņa man pielika klāt dāvanā Sannes Gārnu Sisu dziju, šādu burvīgu rozā krāsu, viņa jau zina, kādas krāsas man patīk. Un šeit ir 80% vilna un 20 neilons, 50 grami uz 175 metriem. Tas ir apmēram tā kā Drops Nord biezums. Un plānoju visticamāk ar 2,25 adīt vai 2. Bet man gribās ar 2,25 pamēģināt, jo man ir jauns adats no Sīnīt, kurus vēl prom neesmu izmēģinājis, un tāpēc es gribētu ar 2,25 izmēģināt. Un man ir 2 kamoli, un ziniet, pirms es saņēmu šo dzīvu dāvanā, man tai dienā pirms paciņas saņemšanas, vienu dienu pirms paciņas saņemšanas, man bija tā ideja, ka es gribu uzvedīt zeķes ar pīnēm, kad īsti, neesmu tā adījusi, un man ļoti gribētos kaut kādu pīnzeķe iedīt. Bet man vajag vienkrāsainu dziju. Man ir 2 vienkrāsainas dzijas, tomšī lilā krāsā un zaļā krāsā, bet man bija doma, varbūt kaut kā citu krāsu vajag. Un tad, lūk, nākšā dienā es saņēmu paciņu, un paciņā man, lūk, gaidīja dāvana. Tātad es visticamāk adīšu 2 pāris ar pīnēm. Viena būs roza un laikam viena būs zaļa. Un no šīs dzijas, tā kā ada zeķes, cik es piefiksēju un cik es dzirdēju, bet šo dziju arī ļoti bieži izmanto citur, pieņemsim kā džemperim, tur 2 diegos vai ar kādu mohēru klāt. Pagaidām man ir grūti spriest, vai viņa ir kodīga vai ne. Uz tausta ir patīkama, bet kā būs, teiksim, zeķiem, tad tev zeķiem, jā, bet, kā, ja džemper radītu, es nezinu. Tas ir, laikam, ir jātaust un jāsaprot, bet viņa nav kodīga. Ir kodīgākas dzijas bijušas. Viņa nav raupja, viņa ir mīksta. Tad 2 kamoli man ir, ko es saņēmu dāvanā. Un tad, jā, tagad atgriežamies pie šī. Kad es adīju šo, šis man bija tāds tā kā starpsezonu variants, jo šī bija doma tāda maiciņa uz pogām laikam, bet varbūt es to ideju neatmetīšu, bet pagaidām es viņu noliku malā, jo es patiešām noguvu. Tas ir tagad, es jums rādu, viņš stiepjas, bet tā viņš man ir iespīlēts. Es gribēju vasaras variantu vēl. Un man blakus pilsētā ir tāds viens veikaliņš, kur tirgo nedaudz dziju un vēl visādas tur lietas rokdarbiem. Un tur pārsvarā ir Katijas dzija, un es biju pārsteigta, ka tajā veiklā jau bija daži vasaras jaunumi no Katijas, bet ļoti maza, pat drīzāk nabadzīga izvēle krāsās. Visticamāk, ka tas veikaliņš iepērk katru krāsu pa vienam iepakojumam, un apmēram tās ir vai 3, jeb 4 krāsas, un tiešām ļoti nabadzīgi tas viss bija. Jo viss, kas man patika, bija pa 1 vai 2 kamoliem palikuši pāri, ja? Un tas arī bija viss. Un tad es domāju, kur tu to 1 kamoli ieliks? Un patiešām man bija 3, bez šīs dzijas vēl 3, kas man ļoti simpatizē, bet nebija vienkārši tas kvantitātes daudzums. Bija vai 1 kamols, vai 2 kamoli. Un tas bija ne šur, ne tur. Ja tu adas svītrās, tad jā. Bet ja tu gribi konkrēti vienā krāsā, tad nebija kā bija. Man kaut kā vilināja visas baltās krāsas, tieši jaunās, jo viņas bija skaistas, bet nebija tas kvantitātes, kas man bija vajadzīgas. Un tad es paņēmu tādu zaļu, tāpēc, ka tur bija vai balta, tumši zili vai maigi zaļa. Es paņēmu šādu, tas ir Concept by Katija, no Katijas dzijas, dama. Dama, es saku dama. Ļoti foršs, tāds mīgs, skaists pavadiens. Un šeit mums ir 85% kokvilna, 10 viskoze un 5 zīds, 50 gramu, 130 metriem. Man kopā ir 4 kamoli. Es nezinu, kāpēc man likās, ka man ar 4 kamoliem pietiks, bet beigās es saprotu, ka man varētu aptrūkties tas kamols 1 vai 2. Manuprāt, ka bišķi padārgi 6,91 kamols maksāja. Man no sākuma likās, ka tikai tai veiklā tāda cena, jo ziniet, ka mēs veikals, tur viņš liek augstāk cenu, bet, kad es iegāju mājaslapā Katīs, tad jā, patiešām viņam arī mājaslapā tāda cena ir. Un man kopā ir 4 kamoli, un tad es gribu no šiem 4 kamoliem uzadīt sev to
Tā kā, ja šeit es gribu džemperu ar uzpleču reglānu, tad šeit es gribu tādu vasaras maiciņu ar uzpleču reglānu, tā kā 2 vienā, ja, ko var gan kā maiciņu, gan kā džemperu. Tāda ir mana ideja, un es viņu gribētu realizēt, un visticamāk, es viņu realizēšu tad, kad es pabeigšu to pīņu maiciņu, kas man ir tagad uz adatām, un 4 kamoli. Tad tas ir mans pirkums, un tad atnāca mans pirkums no Knitting for Olive, ko es biju jums minējusi iepriekšējā vlogā, kad es pasūtīju dziju, bet jā, man vajadzēja vēl kādu nedēļu pagaidīt, ka viņi atnāks. Vienīgais, kas man bišķiņ nepatika, man nepatika iepakojums, jo man atnāca ar šādu, lūk, caurumu, un dzija ir, lūk, šādi plika iekšā. Nu, labi, varbūt, nu, kur viņi ir? No Dānijas līdz Nīderlandē varbūt nav tik tālu, bet es sūtu uz Ameriku, es ceru, ka viņi kaut kā labāk iepako. Jo, nu, tomēr, jo, ziniet, citreiz ir tāda kurjera un var ieplīst vairāk, var kāds kamols izkrist, var kaut kas salīt iekšā, kaut kas sasmērēties, un tad tev viss trāp dzijā, nu, un tad tev vismaz viena dzija būs tāda nedaudz sabojāta, nu, un tomēr tas bišķi tā skumīgi ir, bet, nu, labi. Tas ir tāds sīkums, bet, nu, es jums vienkārši parādu. Pat caurumu neplēs. Un es biju pasūtījusi mohēru, 6 kamolus, Knitting for Olive mohēru, lūk, 6 kamolus. Viena kamola cena nepilna 8 eiro. Ziniet, tad, kad es izņēmu ārā no iepakojuma, man bija tāds, nu, man nebija tā, nu, tas pirmajā iespēja tāds, wow, jā. Piemēram, kad es aiztiku Filkolantu Tillī, man bija lielāks wow, nekā es izņēmu šo dziju ārā. Vai viņa ir tik maiga, mīksta, kā pa viņu saka? Nē. Tad, kad es viņu šādi pielieku pie kakla, es viņu varu pielīdzināt ar Dropskid Silk maigumu. Patiešām. Varbūt pēc mazgāšanās kaut kāda maģija būs. Šeit ir 70% mohēra, 30% zīds, 25 grami uz 225 metriem. Un es paņēmu 6 kamolus, tā kā maigam pieskārienam vai kaut kam citam, kas man it kā ienāca idejā. Man it kā ienāca ideja, varbūt varētu vrapu uzadīt, bet nu, tad laiks rādīs. Un šī mums ir Dusty Rose. Nu, tāda interesanta krāsa. Varbūt gribējās citu krāsu beigās, bet, nu, es teicu, nu, interesanta krāsa. Nu, tad tas pirmais iespējas nav tāds, laikam, kā es gaidīju. Apmēram tā kā, jā, es nezinu. Nu, protams, es iesaku izmēģināt to dziju, lai saprast, patīk vai nepatīk. Un tad otrai, kas man bija, ir, lūk, Knitting for Olive Heavy Merino. Lūk, Heavy Merino. Heavy Merino viņiem ir 25, ne, melo, kā 25? 50 grami uz 125 metriem. Un tā mums ir krāsa Plum Clay. Un tāda, nu, man gribēs kaut kādu tādu interesantu brūnu paņemt, jo es īsti nezināju, kādu krāsu ņemt. Un šeit, man liekas, kamols kaut kādi nepilni 7 eiro maksāja. Un šī tā kā biezā merino. Viņiem ir plānāka merino, kas, man liekas, kaut kādi 230 metri vai cik, kur viņi ļoti bieži saliek kopā ar Kid Silku un nāda no viņas. Nu, es gribēju konkrēti bišķbiezāku paņemt. Nu, un šeit es nezinu, vai nu šallīt uzadīšu. Jā, nē, kādu šallīt, es solīju draudzenei bērni aciņu uzadīt. Nu, tad bērni aciņi man būs. Es ceru, ka man pietiks. Nu, jaundzimušo aciņai. Un, ko es gribu teikt? Kad tur mājaslapā viņiem ir rakstīts, kad iepērkoties virs 100 eiro, tev piegāde ir pavelti. Bet tā ir piegāde. Bet tev ir jārēķinās, ka tev būs jāmaksā vēl nodoklis. Taks. Un, jo man nebija piegāde pavelti, tāpēc, kad es nezināju, ko vēl ņemt. Es it kā zināju, bet te pašā laikā es domāju, vai man vajag tik daudz, man tā jau daudz dzīs ir. Man bija uzdāvinājuši draudzenes dāvankartu uz 60 eiro. Un sanāca, kad pa šīm 8 dzijām, tātad pa 6 kidsilkiem un 2 merino, man bija kaut kādi nepilni 59 eiro. Piegāde bija 5 eiro. Nu, tas ir sīkums laikam īstenībā. Piegāde 5 eiro, tas nav daudz.
Bet man bija nodoklis jāmaksā 13 eiro. Un es domāju, ja tu, protams, iepirktos uz 100 eiro, tas ir uzreiz vairāk dzies, līdz ar to es domāju, kāda 20 eiro stabili tev ir arī jāmaksā nodoklis. Tā kā to ņemiet vērā, es to nezināju. Nu, tas vispār pirmo reizi pieredze, varbūt kāds jau to zina, jo ļoti bieži no turienes sūt, bet tie, kas apdomā šo dzīvu izmēģināt, tad ņemiet vērā, ka jums būs jāmaksā nodoklis, muitas, par to, lai jums atved. Nezinu, vai atšķirās muitas nodoklis sūtot uz Latviju vai uz Vāciju, konkrēti uz Nīderlandi man bija 13 ar kaut ko, tad es samaksāju kaut 76 eiro pa savu paciņu. Tā kā ņemiet to vērā, kad, ja piegāda ir pavelti, tad nodoklis jums būs jāmaksā. Tik un tā. Jā, lūk, ir plāni, tomēr Rīno es atstāšu rudenim, kaut kad, kad man būs brīvāks laiks, gribēsies kaut ko. Bet šo es arī gribētu pieķerties klāt, un tad es jau domāju, laikam, kad es gribētu uzadīt vrapu, jo laikam, kad gan pieskārienam es tad adīšu no tās Lala Berlīna, kas man ir, ko es rādīju jau 2 vlogus pēc kārtas, es ticamāk no viņas adīšu. Tātad tie ir mani dzīves pirkumi, un man, protams, nagini iez vēl pasūtīt, bet es sūtīšu, jebkurā gadījumā es sūtīšu savu jaunu mohēru priekš džempera gaisīguma, jo es viņu gribu arī uzadīt. Tā kā plānu, nu, kā vienmēr ir daudz, bet laikam šoreiz vairāk plāni ir uz tādiem lieliem apjomīgākiem darbiņiem nekā uz mazajiem. Bet zeķes es gribu uzadīt, un es gribu bez tām jaunām Energy Socks no Regijas, es gribu uzadīt sev vēl māju zeķes. Varbūt īsti šī diena nav paredzēta zeķiem, bet, nu, es viņu gribu uzadīt, redzēt, kā izskatīsies zeķē. Šī ir manis paškrāsotā dzīve, visticamāk jūs bildi arī redzēsiet blakām, kā viņi izskatās šķeterēm. Es viņu satinu jau 2 kamolos, un šī mums ir drops līma, tad alpaka ar vilnu kopā. Un es gribu uzadīt sev vienkārši zeķes parastas. Es biju adījusi sev vienreiz zeķes no drops līma, un man viņas kalpo kaut kāds 3 mēnešus. Bet es viņas nesāju intensīvi, man vienkārši Man vienkārši papēdz jau patiešām jau izšķīda, jau visu, nu, tur pat nebija vērts lāpīt, jo, nu, priekš kam. Nu, un tad, jā, tā kā man vajag uzadīt, to es jau gribu uzadīt, tas ir ar tāds ātrs projekts, tas ir ātrs numur 3,5. Un es gribēju parādīt savu dzīvi, ko es biju krāsojusi, paškrāsotu. Tad, lūk, šī ir viena no manas krāsotās dzīves, tāda pelēcīga. Ļoti interesanti, jo es izmantoju tikai pelēko krāsu, un man te viņa sanāca tāda gaiši, tumša, ļoti interesants salikums. Tā ir zeķu dzīve, 100 grami uz apmēram 370 metriem, merino ar poliamīdu. Nu, ja kāds viņu vēlēsies iegādāties, tad es viņu pārdošu, ja ne, tad atstāšu sev kādai zeķē kaut kādu rudenies ceru. Un tad es biju vēl krāsojusi vēl šādu dzīvi, drops Nordu. Arī, manuprāt, ļoti skaists tāds silts tonīcis sanāca, un arī, ja nu atradīsies saimnieks tā pārdošu, ja ne, tad uzadīšu kaut ko no zeķītes droši vien, kad uzadīšu drops Nordam, ļoti forši zeķis sanāk. Un tad es vēl saņēmu dāvanu, lūk, šādi iepakojumu, neesmu vēl vērusi vaļā, tas ir no Lindas Let's Knit, es saņēmu šo dāvanu kopā ar zeķu dzīju. Un tad tas ir ļoti interesanta lieta. Tātad, lūk, jums nāk šāds komplekts. Un jūs liekat šādi caurumā to koku. Tad jūs ņemat savu kamolu, vienalga, tas ir kūciņa vai šāda, nu, droši vien konus nederēs. Jūs liekat savu kamolu virsū. Man instrukcija nav blakām, bet, manuprāt, šitam aplītim ir jāiet iekšā šeit, un tad jums nāk rokturītis līdz. Ar kuru jūs piespraužat šeit, iespraužat iekšā, un lūdzu. Tas ir domāts, kad jūs, pieņemsim, nu nezinu, staigājat vai kaut ko darat, tad jūs liekat sev uz rokas, šādi, un tad ir jūsu kamols, un jūs varat adīt. Un tad jums kamolas visu laiku, nu, to dzīves pavadienu dos. Es vēl neesmu mēģinājusi, bet es plānoju mēģināt.
Un, manuprāt, arī var 2 pavadienus uzlikt. Nu, piemēram, ja jūs atdat tur merino ar mohēru, tad jūs varat uzlikt abus kopā. Neesmu mēģinājusi, bet ir ļoti interesanta lieta, arī tagad diezgan populāra paliek. Šo var iegādāties pie Lindas letsknit.nl. Jūs varat izmantot manu atlaižu kodu. Jūs redzēsiet uz ekrāna manu atlaižu kodu. Un iegādāties gan šādu dzīves turētāju, teiksim, ceļošanai vai pastaigājoties pa jūras krastu vasarā, ziniet, tur un vienkārši adīt forši tādā aurā. Jūs arī varat apskatīt jaunumu, ja, kas ir Regijas dzīja. Un vēl Lindai ir vēl daudz dažādas dzīves par ļoti labām cenām, izmantojot man atlaižu kodu. Un Linda tagad piedāvā kopasūtījumu uz Latviju par izdevīgu cenu. Tātad es tagad melošu, bet ar 5–7 eiro. Un tās ir viņa paņem vairākus pasūtījumus, kas ir jāsūta uz Latviju, un tad viņa sūta uz Latviju, un tad viņai tur ir cilvēks, kas jums izsūta paciņas pa Omnivu jeb DPD, to jūs sarunājat jau paši. Jā, varbūt jūs nesaņemat paku 2–3 dienu laikā, bet ja jums ir konkrēts mērķis iepirkt interesantas lietas un dzīvu pa labu cenu, vai tās pašas adatas, jo pie Lindas arī ir labas cenas adatām, tad kāpēc ne? Tātad es jums iesaku aplūkot viņas internetu veikalu. Jā, viņš ir angļu valodā, bet jūs vienmēr varat uzrakstīt, tur ir tāds lodziņš, tā kā vēstulīti, kur jūs varat runāt čatā, un tad jūs vienkārši sākat runāt latviski, un jums atbildēs latviski, un jums palīdzēs un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Tā kā, lūk, ļoti interesants instruments, tā man te kaut kāda spalva, un es arī plānoju izmēģināt, varbūt, kad tagad šodien plānoju nedaudz pādīt pīņu savu maiciņu, un tad es domāju, es ielikšu un pamēģināšu. Un arī ļoti viegli visu noņemt nost, pieņemsim, ja jūs ceļojat, jā, jums vajag, lai jums maz aizņem vietas, lūk, noņemat vienu riņķīti, noņemat otru riņķīti, un ziniet, un to riņķīti jūs varat atstāt šeit pat, jā, tad jums nebūs 10 riņķi. Noņemam dziju, un noņemam, un lūk, šis ir tik, cik jums aizņems. Paņemam 2 kamolus, jādam zeķes, paņemam šo adatas un braucam ceļojumā. Tātad, mīļš, paldies tev, Linda, par šīm dāvanām. Un tad vēl, man ir vēl dāvanas, par kurām esmu arī pateicīga tam cilvēkam, kas man uzdāvināja tās dāvanas. Un man ir tulip adatas, numur 10, numur 6,5 un numur 3. Esmu priecīga, kad man arī ir numur 3, jo man ir Sinit numur 3, un man tagad būs arī tulip numur 3. Es viņus vēl pat nevēru vaļā, bet es zinu, kāds tulip adats ir. Un numur 10 adatas man lūk ir garās. Esmu priecīga, ka man viņas ir, un viņām vēl tas te griežās adatiņas. Tad 6,5 un 3. Un tās numur 3 es tagad gribu ar jums atvērt, jo man viņas, redziet, viņas ir tādā iepakojumā, un tev vēl viņas ir jāizņem ārā no tā maisiņa, jo šīm adatām tā nav. Tām uzreiz tu pat taisno izņem jau ārā. Un es gribu paņemt un paskatīties viņas. Vai ir atšķirība? Jo man kādreiz bija tulip adatas, bet man bija ar maināmo kabelīti, ka tu vari noņemt. Un tās bija vienkārši aukliņa burvīga. Viņas griežās. Un, jā, Sinit man tagad ir nolikts, jo es nesen taisīju revīziju, un es tik skaisti sakārtu adats, ka man baigi tagad negribas darīties. Bet ir labas. Varbūt tās ar maināmiem kabeļiem aukliņa ir nedaudz parocīgāka, bet šī ir maigāka nekā Sinit. Sinit ir nedaudz lētāks, ja arī tas jautājums interesē. Man liekas, ka šīs apmēram 13–12 eiro adats maksā, tas Sinit laikam kaut kur pie 9–10 maksā. Tātad šādas. Un tad, jā, 6,5 un 10 es jau esmu vērus un testējusi. Es biju adījusi paraudziņu. Man top sadarbība ar Kamēlija Jānis veikalu, kur man uzdāvināja dziju
Drops Brushed Alpaka Silk. Un es uzadīju nesen paraudziņu, bet paraudziņu es adīju no savas dzīves, ko es te kādreiz biju adījusi. Un man, lūk, ziniet, tādi mētājās visādi pārpalikumi, tad es no viņa adīju paraudziņu. Un šeit ir 6,5, numur 8 un numur 10. Numur 10 tulipadatas, numur 8 Knit Pro Ginger un numur 6,5 tulipadatas. Tā es skatos, jā, jūs redzat. Un es izmazgāju jau paraudziņu. Ļoti liels paraugs priekš manīm, zinot mani, es neesmu nekad tik liels paraugs. Un taisīju arī aptauju Instagramā un paliku pie tā, kad adīšu ar adatām numuru 6,5, jo ar numuru 10 ir baigi pļurainais. Man negribās tik pļurainu jaku, jo tā būs jaka. Mēs adīsim jaku, pamācība būs pēc atvaļinājuma. Es jau uztaisīju aprēķinus, tad pēc atvaļinājuma sākšu adīt un īstenībā Brushed Alpaka Silk 2 diegos un lielām adatām adās ļoti ātri. Tā kā jā, pēc atvaļinājuma adīšu un adīšu 6,5 adatām. Ja jums pašiem nav 6,5 adatas, nepārdzīvojiet. Jūs varat izmantot starp numuru 6, jeb 7, jeb pat 8, jo es pastāstīšu, kā es veicu aprēķinus, un kāds āda ciešāk, kas āda ciešāk var ņemt 7, 8 adatas, kas āda vaļīgi, tad var ņemt 6, 6,5. Man arī ir adatas numurs 6, bet es gribēju 6,5, tāpēc, ka man ir jauns adatas, un man ļoti gribējās ar viņām izmēģināt, tādēļ es adīšu 6,5 adatām, bet arī var adīt ar numuru 6 adatām. Ja grib vēl tādu saturīgāk, var ņemt numuru 5. Jā, tas laikam būtu tā. Vēl mazāks adatas es neieteiktu, jo tas jau nebūtu tas gaisīgums. Un man tā dzija nav par rokai, bet tā ir tāda maiga krāsa, 8 kamoli man ir, bet uz doto mirku man ir 7, jo mans mazais suns, kuram jau palika aprīlī gadiņš, viņai aiztiek man dzija. Ja mans otrs suns neaiztiek dziju un zina, ka dzija jāiet apkārt, tad šī sunene aiztiek manu dziju. 2 reizes jau dabūju pa dibenu, protams, tā, ka nevar. Un viņa man to vienu kamolu ir tā kā nedaudz iznīcinājusi. Un es viņu tā kā vienu dienu iesāku piņķerēt vaļā, bet tas nav tik viegli, un tad es līdz pusē izpiņķerēju, un tam bija tāds, ne, es nolikšu nost vēlāk. Tāpēc es skatīšos, varbūt tā kā man šeit šī krāsa ir šitas, un tad vēl viens tāds līdzīgs, no kaut kāda man adījuma un 2 jauni kamoli. Tad varbūt es piedruknēs ielaidīšu svītras. Jūs zināt, kad, piemēram, jau būs bumbulīgā roka, un kad te, piemēram, uz beigām iet svītras, tad varbūt man nemaz to 8. kamolu, kas ir samudžināts, man nevajadzēs viņu piņķerēt vaļā. Bet kaut kad viņu jau vajadzēs atpiņķerēt kaut kādu. Tā kā uz doto mirkli tas arī ir viss, bet, starp citu, es te vienu dienu biju mūsu veikalā un iegādājos tāds kastīts. Jo tā bija smieklīga cena par šīm 3 kastītēm, 80 centi, ja ne pat mazāk. Un es sakārtoju visus savus marķierus. Šeit ir visi mani marķieri pēc garstāvokļa. Jautājums, priekš kam tik daudz marķieru? Nezinu, atkarība. Tā kā jā. Man kādreiz bija, jau kādreiz man bija adatas Knit Pro Mindful, tātad es lietoju ļoti bieži Čiagu adatas, tās ir manas favorīta metāla adatas, kādas man ir. Un tagad pa nedaudz arī iepērku, vai man uzdāvina koka adatas. Un man bija arī Knit Pro Mindful, Warm saucās metāla adatas, bet tās adatiņas atradēs savu jaunu īpašnieci, kuras drīz tiks izsūtītas ārā. Kādēļ es viņas pārdevu? Jo pēdējo pusgadu, ja ne pat vairāk, es viņus ļoti maz lietoju. Jo konkrēti man lielo izmēru adatas neuzrunāja, kā viņus man sēž uz rokas, rokā, iekšā. Man tas neuzrunāja, kad, pieņemsim, man ir atsevišķi numur 6 un man ir atsevišķi numur 8 2 komplekti. Man ir numur 8 no Ginger Knit Pro un numur 8 no Čiagu metāla. Un numur 10 man bija no Drops, bet tagad man arī ir no Tulip. Un tad kaut kā es viņus ļoti maz sāku izmantot. Un es sapratu to, ka visticamāk, kad es viņas tā kā vairāk negribu, man viņas vairāk neuzrunā. Pat ņēmu speciāli viņas vienreiz ārā, lai viņām sākt adīt, un es sapratu, ka ne laikam, kad es negribu vairāk. Man tagad arī prasās
Dēļ manas dažreiz rokas sāpēm man prasās garāk izmēra adats, jo manas Čiagu ir mazās 9 cm garās un Mindful arī ir 9 cm garās. Un man citreiz dēļ manām rokām prasās garā standarta, kas ir 12-13 cm garā, kad tu ieliec, ja, un viņa tev ir rokā. Jo, kad tev ir īsās, viņa tev teikt kaut kur plaukstā. Un laikam tādēļ tas man arī bija tāds, kādēļ es gribu pārdot viņas. Nu, un tad atradās saimniece, un man bija doma varbūt paņemt un iegādāties tā kā vēl vienu adatu komplektu, kad būtu Čiagu komplekts, bet Čiagu komplekts man ir no numur 2,75 līdz numur 5, un tad es atsevišķi piepirku klāt vēl numur 8. Bet tad es domāju, vai man vajag pilnu komplektu. Jo es nopirku koka adatas 2,25 sinīt, koka adatas numur 3 sinīt, tagad man ir koka adatas tulip numur 3 adatas, man ir koka adatas ginger numur 3,5, man ir numur 5 adatas koka Lantern Moon no Knit Pro, man ir numur 6 koka adatas ginger, man ir numur 8 koka adatas ginger, man ir numur 6,5 tagad adatas tulip un numur 10 koka adatas tulip. Un tad es sev uzdevu jautājumu, vai man vajag komplektu, vai man vajag tagad pirkt jaunu komplektu, ja pa lielam man ir tādi ejošākie izmēri adatām, ar kurām es adu, man jau ir. Un tad es sapratu, ka man nevajag adatu komplektu, līdz ar to es sev nepirkšu adatu komplektu, bet es sev plānoju iegādāties vēl dažas koka adatas, bet tas būs tikai kaut kad gada beigās vai gada sākumā, tieši no Čiagu, jo Čiagu ir tas jaunais komplekts, tas dārgais, Forte, man liekas, viņš saucās, tās karbona un ar koku, viņiem ir kismiks. Un komplekts ir ļoti dārgs, bet es viņu paiztiku, viņš ir burvīgs, un tur bija minējuši, kad viņi arī sāks izlaist pēc kāda laika pa vienu adatu komplektam. Ja, kad tu vari nopirkt, pieņemsim, tās adatas izmēģināt, tur numur 3, ja 3,75 un iegādāties vienkārši vienu adatu komplektu. Un tagad, jā, Čiagu ir sākuši numur 3 adatas arī ražot tieši komplektos iekšā, tieši tam komplektam. Un tad es biju domājis, vai man vajag? Nē, man nevajag. Vienkārši es pagaidīšu, kad iznāks tas, un man nedeg, tad es paņemšu vēl dažu šādu adatiņas no turienes, un man jau būs pilns adatu komplekts. Tagad tāds ir mans secinājums, ka nevienmēr uzreiz vajag skriet un pirkt adatu komplektu, ja tev pa lielam jau ir komplekts sataisīts. Jā, varbūt tev nav visas adatas no vienas firmas, bet tev ir izvēle, pirmkārt tu izmēģini, un, ziniet, tad pēc garstāvokļa gribās kaut ko ar tām adatām tieši uzadīt. Nu, es ar jums būšu norunājusies. Paldies, ka bijāt kopā ar manīm, un ko es vēlos no jums palūgt. Rakstiet komentārus, jo tas ir ļoti svarīgi YouTube statistikai. Es būšu ļoti pateicīga, ja jūs, kad noskatāties manu vlogu, jeb arī kādu manu pamācību, kad jūs atstājat kādu komentāru. Man arī ir patīkami saņemt to atpakaļ, saziņu no jums. Un, ja jūs neesat abonējuši man YouTube kanālu, es no sirds būšu pateicīga, ja jūs abonēsiet manu kanālu. Vēl nedaudz, un mēs būsim jau 3000 sekotāji YouTube, kas nav tik viegli runājot un visu darot latviešu valodā YouTube, jā. Un, jā, lai jums ir foršas adīšanas, forši projekti, un tev uz nākošai reizei. Atā!